Šajā video soli pa solim parādīšu, kā arī tu vari uztaisīt šāda veida atslēgu piekariņu. Ja interesē arī citi piekariņu mazglošanas veidi, droši ieskaties manā YouTube kanālā. Darbam tev būs vajadzīgs 2 90 cm garas makramē auklas, 1 30 cm aukla, švambe, karabīne un 2 adatas nostiprināšanai. Šim mazglošanas veidam nostiprināšana ir mazliet piņķerīgāka, es esmu atradusi sev optimālo. Ieliekam karabīni švamē pa vidu un tad švami no abām pusēm nostiprinam ar adatām korķa pamatnē, jo mums vajag, lai karabīni ir uz augšu. Tālāk ņemam abas garās virves un izveram cauri karabīnei. Vidum ir jābūt tieši pie karabīnes. Tālāk izkārto virvi katru uz savu pusi. Tātad viena virve ir horizontāla un viena vertikāla un viņas vidū krustojas. Tad ķeramies klāt pie mazglošanas procesa. Katra virve ir uz riņķi jāliek pāri nākamajai. Ir svarīgi ievērot kārtību un visu laiku šīs auklas pārskatāmi. 4. virvi ir jāizver cauri cilpai, ko ir veidojusi 1. virve. Tālāk visi 4 virvju gali ir jāpievelk. Iesaku vilkt pretējos pa diagonāli esošos virves galus. Mazliet vienus, mazliet otrus, līdz pamazām savelkas ciešāks mazglojums. Kad pirmais mazglojums ir savilkts, tad ir jāveido tieši tāpat otrā kārta. Jāliek katras auklas gals pāri nākamajam uz riņķi un atkal jāsavelk. Ja izvēlējies mazglot no 2 dažādas krāsas diegiem, tad redzēsi, kā veidojas šāds strīpains raksts. Mazglojumi turpina līdz palikuši apmēram 5 cm auklas. Tad mazglojums būs jānostiprina. Ņem 30 cm garo virvu un auklas galu noliec tā, lai tas ir 2 līdz 3 cm uz mazglojumā darba. Tad izveido apmēram 4 cm garu cilpu un atlikušo garo galu tin apkārt 3 līdz 4 reizes. Pēc tam šo galu izver cauri cilpai un pieturot apakšējos auklu galus, augšējo no 30 cm virves velc uz augšu. Šādā veidā tu izveidosi mezglu. Velc to tik daudz, lai mezgls nedaudz paiet apakšā satītajām virvēm. Augšējo virves galu noteikti nogriez, lai tas tur lieki nekarājas. Savukārt apakšējo pēc izvēles vari griezt un vari arī negriezt. Visas apakšējās virves atritini ar pirkstiem un ar ķemmīti izķemmē. Pēc tam nolīdzini galus. Un lūk, tu esi izveidojis savu makramē piekariņu.